Manuprāt, mūsu problēma no tā nevis tā, ka mums ir pārāk liela izdevumi. Mūsu problēma, manuprāt, ir tā, ka mums pārāk maz ienākumu uzņēmumiem ir. Un uzņēmējiem būtu jākoncentrējas uz ienākumu palielināšanu uz strādājošo gadā. Tā ir centrālā problēma. Un, ja tādā veidā skatās, tad pēkšņi šīs lietas, kas ir varbūt vajadzīgas, kur nezāļu ravēšanā, valsts pārvaldē un efektivitātes uzlabošanā, kas ir absolūti vajadzīgas un labas, var saprast, ka viņas nav galvenās. Galvenais ir jautājums, kāpēc tad Latvijas uzņēmumi nemērogojas? Kāpēc, piemēram, ar Baltijas 50 lielākajiem uzņēmumiem ir tikai 7, nevis 30 Latvijas uzņēmumi? Kāpēc ar Centrālu un Austrumu Eiropas 500 lielākiem uzņēmumiem praktiski nav Latvijas uzņēmumi? Kāpēc mums ir daži uz rokas pirkstiem saskaitām privātie uzņēmumi, kas kaut ko tādus apjomus sasnieguši? Un es domāju, ka tā ir īstā atbilde un īstais jautājums, ko mums jāuzdod sev.